man tas atskaites punkts ir mana runa 8. jūlijā pirms 2 gadiem stājoties amatā. Es tur definēju tādas 3 lielas lietas. Drošība, izglītība, konkurētspēja. Objektīvi ir sanācis, ka visvairāk tomēr tā drošība, man liekas, to es teicu pirms gada, ir paņēmusi visvairāk laika. Ārpolitiskā situācija ir vēl vairāk sarežģījusies, varbūt pat tad, kad mēs šodien runājam, mums ir vēl tuvie austrumi, kas ir ar absolūti nesaprotamu iznākumu. Tas, kur man gribētos teikt, kur man ir mazlietiņ žēl, ka mums visiem, mani ieskaitot pirmām kārtām, bet valsti kopumā nav izdevies. Tā ir tā 3. lieta, tā valsts konkurētspēja, jo ar to ekonomisko izaugsmu mums ir problēma. To jūs atzīstat kā arī savu neizdarītu darbu? Es atzīstu to kā darbu, kurā es gribēju redzēt daudz labākus rezultātus nekā mums ir sanācis. To, ko es varu darīt, to es cenšos darīt, bet es arī redzu, ka nevienmēr tas, kas ir bijis, varbūt kā laba iecere, tādu vai citādu iemeslu dēļ ir izdevusies. Jums ir pašam sava atbilde? Kas ir tas neizdarītais? Tā skaitā jūs es šo jautājumu mēģinu uzdot visiem, kam ir jebkāda veida atbildība vai zināšanas par ekonomiku. Es viņam tik pretrunīgas atbildes, ka man nav tādas vienas atbildes. Man tiešām šobrīd nav, bet es viņu cenšos atrast.